Tagad es došu vārdu Haukim Timsenam, zemnieku saeimas biedram, lauksaimniekam no Liepājas puses, Latvijas pilsonim, vācu izcelsmes Latvijas lauksaimniekam, droši vien var turpināt attiecīgi daudz un dažādi, bet iemesls, kāpēc mēs arī Hauki gribējām paaicināt, ir tas, ka kādu daļu savas dzīves viņš ir pavadījis Vācijā un saimniekojas tur. Un, protams, arī šodien viņš paralēli dzīvo varbūt tādās kā divās pasaulēs. Viena ir tā informatīvā telpa un tās problēmas, kas mums ir Latvijā, nozarē, ģeopolitiski, un varbūt arī tā informācija, ko viņš joprojām arī lasa attiecībā uz situāciju Vācijā, uz Rietumu Eiropā, un arī Hauki diezgan daudz zina, kādā veidā tur tiek nākts pretī lauksaimniekiem, kādas tur ir problēmas un ko domā sabiedrība un lauksaimnieki tur. Un tāpēc mēs arī Hauki aicinājām, lai mēģinātu varbūt arī saprast viņa un varbūt arī Rietumu Eiropas lauksaimnieku redzējumu pa šodienas ģeopolitisko situāciju, pa tiem izaicinājumiem, kas ir Eiropā un iespējamiem risinājumiem. Lūdzu, skatuve ir tava, mikrofons ir tavs, 15 minūtes. Jā, paldies, Mārtiņ. Jā, tā jau teikt, es varētu apvienot tas, kas jau ir pateikt šodien, no zemnieka skata punktu. Un tēma ir resursu pieejamība un produkcijas realizācijas tendences 2002. gadā. Un es esmu sadalījis savu prezentāciju 3 daļās. Īsi man jārunā arī par globālā finanšu situāciju, jo tas iet roku rokā to, ko mēs šodien piedzīvojam. Otrais ir izēvielu cena un pieejamība, un trešo punktu ir kviešu ražas prognozes, un, protams, arī cenas, ko es kā zemnieks seko līdz katru dienu un cenšos sasniegt labus rezultātus. Tas ir viens svarīgs slaids, ko es no bankas pārstāvs it kā sagaidīju, jo, kā redzams, kopš 2020. gadā naudas aprite Eirozonā ir pieaudzis gandrīz 100%, un tas vienkārši arī rāda uz to, ka mums ir inflācija, ka mums draud inflācija, jo vienkārši naudā tiek drukāts, un naudā meklē investīcijas. Naudā meklē šobrīd īstas investīcijas, papīra veidā arvien mazāk, bet mēs jūtam, ka uz izēvielām ir milzīgs pieprasījums. Tas pats ir Amerikā, šis ir vēl dramatiskāk, ja mēs skatāmies no 2020. gadā, tā naudas aprite ir gandrīz 4-kāršojies, un tā situācija ir, es teiktu, tikpat nopietnā. Un šis iet roku rokā ar inflāciju un arī ar karš, kā vēsture mums iemācījies. Tā kā karš un inflācija bieži vai vienmēr iet roku rokā. Šitie ir cenas pieaugumi, ražotāja cenas pieaugumi, tā nav tā inflācija, kas ir patērētājiem, bet ražotājiem. Un tie skaitļi arī jau diezgan dramatiski. Vienā gadā tie skaitļi no 4,5% Šveicē līdz 31,4% Spānijā, kas ir dramatiski un neizskatās, ka mēs apstāsimies pie šitiem cipariem. Šeit mums ir dīzeldegvielā, ultra low sulfur, tas ir dīzeldegvielā biržā Ņujorkā. Starpībā starp spot price, tas ir aktuālā cena un future cena. Un tā cena ir tik augsts, kā nekad nav bijis. Tas nozīmē, ka reāli trūkst. Tas ir rādītājs, kā reāli trūkst prece. Šeit tagad tā ir arī dīzelcena, arī Amerikā. Piedodiet, es šito laikam neatpazīstu. Tā. Minerālu mēsliem mums ir vajadzīgs gāze, mums ir vajadzīgs amonijā, un arī šeit var redzēt, ka amonija spot price ir 4-kāršojies, un amonija ir
izejvielā minerālmēsliem mums. Var redzēt gan slāpeklim, gan fosforam, ja vajadzīgs amonijā. Vienīgais, kur nevajag amonijā, ir kālijam, bet pārējiem minerālmēsliem ir ļoti svarīgi un ļoti sadārdzina to cenu dēļ amonijas. Te īsti var redzēt, no kurien mums Eiropā nāk minerālmēsli. Un kā var redzēt, lielākais trade partners ir Krievijā un arī Baltkrievijā 4. vietā. Un tās piegādes vairs nenotiek. Un es šaubos, vai mēs varam atrisināt šo problēmu, vai mēs varam atrast minerālu mēslu pietiekamā daudzumā citam valstīm. Un ja varam, tad tas atkal prasa laiku. Tā kā šobrīd es neredzu iemeslu, kā minerālu mēslu cenas varētu kristies pamatīgi vai iet vecā līmenī atpakaļ. Šitā tendence, manuprāt, turpinās. Šeit var redzēt, katrs punkts ir minerālu mēslu ražošanas rūpnīcā Eiropā. Tuvākā rūpnīcā ir Lietuvā, bet cik es zinu, tā arī ir slēgtā, jo daļēji Krievu kapitāli. Varbūt tu, Mārtiņ, to labāk zini. Ja es nemaldos, jā, Lietuvā pat ir vairāki ražotāji, tad viens no tiem laikam vēl turpina ražot, jo tā izēviela nāk no citām valstīm. Un, manuprāt, viens vai pat divi principā ir tagad sankciju sarakstā, un viņiem nav iespējams ražot. Jā, jo izēviela nāk vai no Krievijas, Baltkrievijas, vai arī īpašnieki ir saistīti ar sankcionētām personām. Jā. Un tas pats arī Vācijā. Līdz ar to nevar paņemt katru punktu un pateikt, labi, mums jau iet tie punkti Eiropā, bet ir arī slēgtas rūpnīcas Eiropas Savienībā dēļ sankcijām. Un šeit var redzēt cena pieaugumu no 20. gadā līdz martā šogad. Un es teiktu, ka vistrakāk sadārdzinājis ir amonijā, tad urējā un kālijs vēl nav tik traki, dubulties vai trīskāršojies, bet arī tā tendence es sagaidu, ka turpinās. Šitas ir dīzeldegvielā krājumi Amerikās austrumkrastā, Ņujorkā, un var redzēt, ka viņi ir vēsturiski zemā. Arī tas rāda uz to, ka pat cenas, ne tikai cenas aug, bet būs arī problēma fizisko degvielas piegāde. Un to arī runā, kā Eiropā uz rudeni, uz vasarā varētu būt, protams, viss arī atkarīgi no embargo, no sankcijām, kas tagad tiek runāts Eiropā. Ja mums atslēgs naftā un gāzes piegāde no Krievijas, tad cena augs un es sagaidu arī fiziskas piegādes problēmas. Mēs jau esam puse no degvielā iepirkusi. Mums puse no nepieciešamo degvielā, kas mums šogad ir vajadzīgs, ir saimniecībā. Jo es domāju, ka turpmāk vairs nav jautājumu par cēnu, bet būs jautājumu par fizisko piegādi. Gan minerālmēsliem, gan dīzeldegvielai. Te laikam trūkst vien raksts, piedodiet. Es lasīšu no telefona, jo šis ir svarīgi, vai es atceros. Es gribētu pateikt par lauksaimniecības tehniku. Man bija saruna ar Klās rūpnīcā Vācijā, un viņi šobrīd ražo 100% jaudā savā rūpnīcā, pilnā kapacitāte, bet viņi nevienu tehniku, nevienu kombainu nevar izlaist pie klientiem, jo trūks detaļas. No viena mazo detaļu līdz 80 detaļas. Ja trūks vairāk kā 80 detaļas, tad tas kombains vispār netiek ražots. Bet viņi saka, ka tāda situācija nekad nav piedzīvojuši kopš Otrās pasaules kara. Viņi vēl sagaida, ka tas sāsinās, viņi vēl nedomā, ka tas pāries, un 2023. gads būšot vēl sliktāk. Viņi cer, bet tā ir tikai cerība, viņi cer, ka 2024. gads
viss lēnām iet atpakaļ savā vietā, bet tas ir tikai cerība. Viņi šobrīd izvieto kombains no rūpnīcas uz apkārtējiem laukiem, kas viņiem pieder. Viņi pat nomā no apkārtējiem zemniekiem 17 vai 25 hektāru laukus apkārt, kas stāv pilna kombainiem, ko nevar piegādāt zemniekiem. Un viņi saka, kā mēs jau tagad zinām, mēs paredzam, kā no tiem kombainiem tikai mazo daļā nāks pie zemniekiem šogada ražā. Tas nozīmē zemnieks, kurš varbūt jau rudenī pasūtīja kombainu, varbūt jau veicis avans, viņš nevar tikt šo sezonu pie savu kombainu, pie savu pasūtīto kombainu. Klās šobrīd pēc visu lietoto tehniku kombainu tirgu, tā kā izpērk, jo viņi grib saviem klientiem, kam nepiegādās kombainu, piedāvāt alternatīvu. Bet, protams, tas sagādās mums zemniekiem problēmu. Es pats gribēju pasūtīt kombainu uz priekšu 2023. gadam, kas praktiski nav iespējams. Viņiem ir aizliegums tirgot kombainus priekš nākamam gadam. Viņi nevar nosaukt cenā, viņi nevar nosaukt pieejamību, un kā tas turpinās, viņi arī nezina. Ko viņi var šobrīd pateikt, vai par ko ir diskusijas, ir tas, ka līdz šim klients varēja izvēlēt aprīkojumu un aprīkojumu savām kombainām individuāli pasūtīt. Tas nākotnē varbūt vairs nebūs iespējams. Viņi pārstrukturizēs ražošanu un arī tirgošanu uz to, ka viņi ražo to, kas viņam ir pieejams, un klients var izvēlēt, paņem šo kombainu vai nepaņem. Bet tādu individuālo aprīkoto kombainu vairs nebūs pieejams. Tad man bija arī saruna ar zemes apstrādes tehniku ražotāju Vācijā. Viņam sadārdzinājas izejvielas pa 100% kopš Ukraina kara sākuma. Un te bija tīra metāla cena un dažās detaļas, ko viņš izpērk, izejvielas, ko viņam vajag, sadārdzinājas līdz 20%. Viņš ir uzlikuši 20% uz saviem produktiem, bet viņš saka, mums vēlākais augustā mums jāpalielina vēlreiz pa 15 līdz 20%. Arī tur skaidri redzams, ka inflācija ir visur un arī neapstāsies tuvākā laikā. Tā, tas par tehniku. Kviešu ražas cenas, šis ir decembra matīva kontrakts, tā kā Valters jau parādīja šo slaidu. Šodien mēs jau esam 10 eiro augstāk, es domāju, un arī tā tendence turpinās. Jo kaut kādā brīdī sācies panika tirgu, un tad viss ir iespējams, bet mēs nezinām, kad, cik tālu tas var aiziet, bet tendence ir skaidri uz augšu. Te ir kviešu situācija Francijā, kā izskatās kviešu novērtējumu, un tur it kā viss ir labi, bet šobrīd viņam arī ir sausums, un ja viņam neuzlīs lietus tuvākā laikā, tad arī viņam būs ražas samazinājums. Ļoti tragiski izskatās Amerikā. Tur ir šis ziemaskvieši vērtējumi, zemākā prognoze vēsture gandrīz, vai vismaz 40 gadu laikā. Un plus vēl tas, kā vasaras kvieši nevar iesēt. Ziemeļamerikā, kur starp Kanadā un ASV vasaras kvieši, viņi nespēja iesēt šobrīd dēļ slapiem laukiem, lietus un augstumu. Un tas pats ar kukurūzu. Te mēs redzam Eiropā, šis bija 9. maijā, sausums, jo tumšāk, jo brūnāk, jo sausāk. Un var redzēt, kā tieši Francijā, Vācijā, Polijā un Baltijā ietekmēt arī Anglijā, un tas arī samazina
dažas prognozes. Te Amerikā, pa ko es stāstīju, kā dienvidos, kur ir ziemaskvieši, Teksasā, Oklahomā, Kanzas, sausums un ziemeļos, kur būtu jāsēja vasaraskvieši šobrīd, ir mitrums, nevar iesēt, un katru dienu tagad skaita, kas ražas samazinājums. Vēl viens spēlētājs šogad pasaules tirgu ir Indijā, un Indijā plānoja eksportēt pirmo reizi lielā kvantumā kviešu, bet arī viņiem uz beigām tagad uznāk karstumvilns, un arī tur izskatās, ka būs problēmas. Tas ir pa kukurūzu sēšanas progress, un var redzēt, kā mēs esam arī kukurūzā Amerikā diezgan zemā līmenī. Viens faktors, kas var spēlēt pretēji, ir Krievijā. Krievijā vēl ir diezgan daudz kviešu noliktavā, un ja 1. jūlijā beidzas eksporta aizliegums, tad šī kvieša varētu nākt tirgu, un tas varētu cenā samazināt, bet vai tas būs atļauts, vai tā būs, mēs nezinām, bet jāņem vērā arī šī faktora. Paldies jums! Viens. Jā, paldies, Hauke, par izsmeļošo prezentāciju. Varbūt klātesošiem tad ir kāds jautājums. Kamēr klausītāji domā, tu varbūt vari paiet atpakaļ uz to smuko bildi, kur bija tie kombaini no drona filmēti. Jā. Es domāju, ka tu vari izmantot šo skatu mazliet priekš reklāmas un pastāstīt, ka jūs ļoti aktīvi arī strādājat ar Facebook un Instagram. Jā. Un tie, kas grib Haukiem un viņa saimniecībai un lauksaimniecības darbībai, ko viņi veic sekot līdz, noteikti var piesekot Instagramā un Facebookā. Un, ja es nemaldos, tad tu laikam esi viena no tām Instagram un Facebook lapām, kurai Latvijā ir visvairāk sekotāji, ja mēs skatāmies lauksaimniecības nozari, vai ne? Tad, iespējams, varbūt minūtē tu vari bišķīt sevi pareklamēt, un tad būs 2-3 jautājumi. Jā, tas uzņēmums ir Baltika Agrāri, un es pirms 10 gadiem uzsācu Facebook lapu, jo es meklēju sezonu darbinieku, un tā kā reklāmē sev kā sezonu darba devēju. Tagad es pats vairs neesmu Facebookā, un arī Instagram man nav tā lapa, bet mans agronoms ir ļoti labs fotogrāfs, un viņam arī patīk sociāli mēdī, līdz ar to viņš uztur gan Facebook, gan Instagramā. Un ir diezgan interesanti, jā, mēs nevaram reklamēt savus produktus vai savu tehniku, vai vienkārši mums patīk smukas bildes, un acīm redzot arī cilvēkiem patīk. Un mums arī izveidojās interesanti sarunas, mums izveidojās interesanti kontaktus arī no citām valstīm, un ko es arī pamanu, ka mēs arī reklamējam Latvijā, ko man ļoti patīk, jo es arī dzīvoju Latvijā, un es jau vairāk jūtos kā latvietis nekā vācietis. Tā ir arī reklāma Latvijai. Jā, paldies. Atgādināšu, ka tā nav reklāma, tā ir vienkārši skaista bilde. Bet paturpinot par tehnikas tirgu no tādiem ekonomikas pamatlikumiem, ja mums aizarās 2 lieli tirgi vai pat 3 lieli tirgi, tas nozīmē, ka tehnika neiet uz turien, viņi paliek vairāk Eiropā, pieprasījums ir samazinājies, tas nozīmē, teorētiski tai cenai vajadzētu kristies. Un tai tehnikai vajadzētu būt tā kā vairāk pieejamai. Labi, no otras puses, protams, ir metāla, izejviela, elektronikas sadārdzinājums un tam līdzīgi. Tu vari kaut kā vairāk izskaidrot šo situāciju, jo tas ir tas, ko man arī daudz lauksanieki uzdod. Kā var būt, ja Krievijas tirgus aizvarās, tehnikai cena Eiropā turpina pieaug? Tavs skaidrojums. Es arī par to klāsu runāju aizvakar. Viņiem jau ir savu rūpnīcā Krasnodarā, kas šobrīd ir slēgta, ražošana nenotiek, un viņi saka, tā ražošana priekš Krievijas tirgu notika Krasnodarā. Tā kā tā nav tā, ka tagad atbrīvojas kombains, kas bija paredzēts uz Krieviju sūtīt, tā nav. Un ja ir kaut kāds samazinājums, protams, Ukraina arī nepērk, bet tie jau ir saplānot vai izplānot, un tas deficīts ir daudz lielāk nekā tas, kas atbrīvojas uz tiem tirgiem. Jā, paldies. Seko līdz arī YouTube dažiem arī Krievu lauksaimniekiem, kuri, protams, arī sūdzās par to, ka tagad problēmas iegādāties rezerves daļas Rietumē Eiropā ražotai tehnikai, un arī vietējiem ražotājiem, kā Kirovets un Belarus, arī problēmas būvēt savus traktorus, jo izrādās, ka
nenāk motori no Eiropas vai hidraulikas daļas un tam līdzīgi. Tā kā, jā, problēmas ir abās pusēs. Jā. Vēl varbūt izmantošu iespēju. Mēs pagājušajā gadā bijām tavā saimniecībā, un tu jau pagājušajā gadā sāki izmantot tādu inovatīvu iespēju, ņemot vērā tavu tuvu atrašanos ostai un vedi mēslojumu manuprāt, no Dānijas. Vai šogad tu arī kaut kā mēģināsi risināt šo situāciju ar minerālu mēslu cenu pieaugumu un meklēs citas iespējas? Pagājušajā gadā mēs dabūjām vienu kuģi no Holandes, jo, kā jau Valters un tu minēji, arī Holandē ir pārpalikums, viņam ir liels dzīvnieku skaits. Un mēs pagājušajā gadā paņēmām pirmo kuģi ar kompostu. Tas ir sastāvdaļas no cūksmēsliem, lielopu. Viss tas visam dzīvniekiem sajaukts kopā attiecīgā daudzumā. Un mums ļoti patīk, produkts bija labi. Un šobrīd kuģis ir ceļā. Parīt būs pie mums pirmais kuģis, un mēs paņemam 2 šogad. Bet, protams, cena ir daudz lielāka, jo arī kuģu fraktes ir pakāpuši. Un pieprasījums arī Holandē. Tagad tas produkts maksā daudz dārgāk nekā pirms gadā. Līdz ar to arī transports uz, piemēram, Francijā atmaksājas. Un Francija šobrīd izpērk Holandē arī mēslus, organiskas mēslus. Jā, paldies. Jautājumi no klātsošiem. Ja jautājumu nav, tad es domāju, mēs ļoti labi iekļāmies laika grafikā. Paldies Haukim Timsenam no SIA Baltika Agrāra aplausi.